varēsiet redzēt šajā jogas video, šīs dienas fokus ir ķermeņa lejasdaļa, elastība un mobilitāte. Viss, kas tev ir vajadzīgs, ir tavs jogas paklājiņš un ideālā variantā arī jogas bloki. Ja tev nav jogas bloki, vari izmantot kādu grāmatu vai citu līdzīgu priekšmetu, lai vari atbalstīties, un jogas nodarbība ir ērtāka. Tad droši apsēdies ar sakrustotām kājām sev priekšā vai uz ceļiem, acis droši aizver un plaukstas paver uz augšu, atbalstot tās tieši uz ceļiem. Ielpā pastiepjas uz augšu aiz mugurkaula, līdz pat pakausim, izelpā atbrīvo plecus, elkoņus. Ielpā jūti, kā krūškurus izstiepjās, un izelpā palaid visu to, kas šobrīd vairs nav svarīgs, kādas domas vai emocijas. Un sajūti mieru sevī, prieku. Un tad ar nākamo ielpu varam pastiept rokas uz augšu un atvērt acis. Izstiepamies garumā. Un izelpā nolaižam rokas. Un varam lēni nokāpt no jogas blokiem. Blokus paturam sānā, tie noderēs. Tālāk pārējiem četrāpus. Plaukstas zem pleciem, ceļ zem gurniem. Izstiepsim kreiso kāju uz atpakaļ. Zemu kaulu taisni, vienādi, nava pievilta. Un pašaukojamies uz priekšu un uz atpakaļ. Izjūt, kā iestiepjas apakštilps. Stiprinās rokas. Un tad esi stabils. Veiksim apļus ar kāju, uz augšu, uz leju, uz sānu, uz augšu. Uz leju, vēl viens aplis uz šo pusi un mainam virzienu uz otru pusi. Paceļot kāju uz augšu, uz sānu un leju. Vēl viens aplis un kāju noliecam. Tālāk izstiepsim labo kāju atpakaļ. Nagu pievelkam un tieši tāpat pašaukojamies uz priekšu un uz atpakaļ. Izjūti sajūtas pēdā, apakšstilbā, turpini sevi turēt stingri. Tad esam centrā, celu pievelkam pie sevis, pavaram uz sānu. Paceļam uz augšu, viens aplis, turpinam vēl divus apļus, izapļos gurnu locītā. Un uz otru pusi uz augšu, uz sānu, uz leju. Uz augšu, sānu un leju, saglabājam taisnu, muguru nolaižam celi lejā. Atstiepjam pēdas un pacelsimies ar galvu uz leju. Izsurojam kājas. Izstiepam rokas. Galva ir mugurkaula turpinājums, tāpēc tādā pozīcijā arī turam. Lieliski un uz priekšu liekam labo kāju, tad plaukstām, nolaižam kreiso celi, paceļam ķermeņa augšu uz augšu un ļaujam mūsu ķermeņa centram stiept vēl dziļāk, vēl zemāk. Ar ielpu pastiepsim rokas uz augšu. Ar izelpu nolaižam rokas, paceļam celi, ejam suns ar galvu uz leju. Un tagad kreisā kāja uz priekšu, nolaižam labo celi un paceļam ķermeņa augšējo daļu, iegrimsim ar gurniem dziļāk un rokas varam pacelt uz augšu, lai izstieptu arī vēderu. Un ar izelpu nolaižam rokas, paceļam celi un ejam suns ar galvu uz leju. Tad nolaižam ceļus un apsēžamies uz apēžiem. Sagriezīsimies pret paklēni garo malu, lai ir ērtāk. Esam četrāpus un izstiepsim kreiso kāju uz sānu. Ar izelpu apsēžamies uz atpakaļ, ar
ieelpu paceļamies uz augšu. Ar izelpu sēžu tuvinām papēdiņu, ieelpu paceļamies uz augšu. Vēl vienu reizi. Ieelpa augšā un izelpā paliekam lejā. Šeit nāk palīgā mūsu jogas bloki, jo tos varam izmantot jebkādi, atbalstam zem pieres vai zem rokām. Un, ja vēlamies vēl lielāku iestiepumu, tad ļaujamies ar pēdu pašūkt tālāk no ķermeņa centra, lai rastos vēl lielāks iestiepums kājas iekšējā malā. Un vēl mazliet noturam. Tad ar plaukstām nākam tuvāk ķermeņa centram un apsēžamies uz leju. Ļoti labi. Šobrīd arī sakārtojam tā, lai kāja pēda iet sēžai sanā. Tālāk mēs atstiepjam pēdu, lai šo celi varētu pacelt uz augšu un nolaist uz leju. Pacelsim uz augšu un nolaidīsim lejā. Ieelpa uz augšu, izelpa lejā un mēģinām saglabāt košķi stingru, muguras lejasdaļu taisnu. Vēl vienu reizi paceļam un nolaižam. Tagad atbrīvojam kāju un sakārtojam, lai abi gurdi ir taisni. Un kāju ieliekam kājas iekšpusē. Iztaisnojamies taisni. Un tad izelpā nolaižam plaukstas un aizējam uz kājas priekšu. Varam turēties pie ceļa, potītes vai pēdas. Izstiepta mugura taisni un jūtam, cik labi iestiepjas kājas aizmugura. Vēl mazliet noturam. Varam paējam dziļāk. Ar nākamo ieelpu varam pacelties uz augšu, atbrīvoties. Pēdu liksim atpakaļ pie sēžas. Un tagad paskatāmies, lai ceļi ir apmēram vienādā līnijā. Un vaidīsimies ar plaukstām uz aizmuguri. Šeit noturam labo celi lejā, kamēr ejam uz atpakaļ. Varam aiziet arī uz elpoņiem. Ja jūtam, kad ir diezgan stiprs iestiepums, paliekam šeit. Un tad, kas vēlas, droši var arī apgulties, taču noteikums ir, lai celis paliek lejā pie paklājuma. Ja celis grib celties uz augšu, tad pājam atpakaļ uz elpoņiem vai uz pilnām plaukstām. Un noturam, lai iestiepjas kājas priekšējā daļa. Atpūšamies. Elpojam dziļi, jo ar dziļu elpu vienmēr ķermenis labāk atslābināsies. Un ar nākamo ieelpu, kas ir pilnībā uz muguras, atbalstās uz elpoņiem un ceļās uz augšu, tālāk pārējot uz plaukstām un iztaisnojamies taisni. Paliksim kāju taisni sev priekšā un varam izpurināt tās. Tad kājas liekam zem sevis un pārējām atpakaļ četrāpus. Izstiepsim uz sānu labo kāju. Ar izelpu ejam uz atpakaļ, ar ieelpu ceļamies taisni augšā. Ar izelpu svaru pārnesam uz leju, ar ieelpu uz augšu pie plaukstām
Vēl vienu reizi pacelsimies uz augšu ieelpām. Un tad ar izelpu paliksim lejā sēžus uz papēdi. Šeit atkal, protams, varam izmantot blokus, varam neizmantot. Un ļaujamies, lai atpūtinās pilnībā šī kāja. Ja vēlamies dziļāk iestiekumu, ejam ar pādu tālāk no ķermeņa centra. Dziļas elpas, jūt, kā atbrīvojas viss ķermenis, saspringums kājā paliek mazāks. Un tad ar nākamo ieelpu var iztaisnoties uz rokām un plaustas likt tuvāk ķermeņa centram. Tālāk apsēžamies un sakārtosim loju. Kreisā pēda ir pie kreisās sēžas ārpusē. Atstiepsim pēdu un pacelsim kāju uz augšu ieelpā un izelpā uz leju. Ieelpā paceļam uz augšu, izelpā uz leju, saglabājot taisnu muguras lejas daļu. Ieelpa un izelpa. Turpinam. Un vēl vienu reizi paceļam un nolaižam. Tālāk atbrīvojam kāju un pēdu ieliekam kājas iekšpusē. Varam arī iztaisnot abus gurnus, lai ir taisni. Un tad kreisā pēda, labās kājas iekšpusē, iztaisnojam muguru un stiepamies ar rokām uz priekšu, aiz pakauša arī uz priekšu un tālumā. Turamies pie ceļa, potītes vai pēdas. Un taisnojam muguru pēc iespējas vairāk. Nav svarīgi, cik tālu noliecamies, svarīgi, lai mugura ir taisna un patiešām jūtam šo iestiepumu. Vēl mazliet noturam, ja varam pārējiem mazliet tālāk. Un ar nākamo ieelpu iztaisnosimies uz augšu un atbrīvosim pēdu uz aizmuguri. Tātad kreisais celis ir lejā pie paklājiņa, kreisā pēda ir pie kreisās sēžas. Pārbaudam, lai ceļi ir apmēram vienādā līnijā. Sakārtojam, lai nespiežam pēdu. Labo pēdu turam aktīvi un tad ar plaukstām ejam atpakaļ. Ja jūtam, ka ir jau iestiepums, varam vēl šeit, ja jūtam, ka varam tālāk, ejam uz alkoņiem, celi saglabājot lejā. Un ja jūtamies komfortabli, varam arī apgulties un celi saglabāt lejā. Jūtam iestiepumu kājas priekšējā pusē. Iespējams arī pēdā ir iestiepums, tieši pēdas virspusē. Šeit var aizvērt acis un vienkārši pabūt ar sevi, elpot dziļi un relaksēties. Vēl mazliet noturam. Ar nākamo ieelpu, kas ir pilnībā guļus, atbalstās uz alkoņiem, paceļās uz augšu, tālāk jau uz plaukstām un iztaisnojamies taisni. Lieliski. Atbrīvosim kāju, varam tās izpurināt. Super. Sakrustojam kājas sev priekšā un šeit arī paliekam ar sakrustotām kājām.
Ar ieelpu pastiepsimies uz augšu, ar izāpi noliecam plaukstas un ejam uz priekšu ar rokām un ņājot kā iestiepjas gurni. Šeit arī var izmantot blokus, ja ir, piemēram, uztaisot tādu kā tonīti, novietojot pieri uz blokiem, vai var iet zemāk. Tā, lai jūtamies ērti. Ja varam, piemēram, pieskarties ar galvu lejā, bet tas nav nepieciešams, ir jāsaglabā arī gurnu kauli vai pie paklājuma. Ar nākamo ieelpu varam atbrīvoties taisni. Tad atbalstamies ar rokām un samaininām, kā ir sakrustotas kājas. Tagad otra kāja ir priekšā pirmajai. Ar ieelpu pastiepamies uz augšu, ar izāpu noliecamies uz leju un pastiepamies uz priekšu, jājūt, cik forši iestiepjas gurns. Un šeit atkal, protams, varam izveidot tonīti un atbalstīties ar pieri uz blokiem, lai ir šī stiepšanās sajūta vieglāka, patīkamāka. Plaukstu pirkstus turam plašus un ar katru izāpu atbrīvojamies vēl dziļāk un dziļāk. Tādi var nākamo ieelpu, varam pacelties uz augšu, atkrustosim kājas, atbalstamies ar plaustāmies muguras un pārceļam sēžu uz augšu, izstiepjas krūškurvis un izāpa nolaižamies lejā. Varam apsēties uz ceļiem vai sakrustotām kājām sev priekšā. Aizvērsim acis, abas plaukstas uzliekam sev uz krūškurvi, sajūtam ieelpā, kā krūškurvis paceļās. Un izāpā nolaižās. Sajūt mieru un prieku. Un tad ar nākamo ieelpu abas rokas pastiepam uz augšu, izstiepjoties plaukstas kopā un izāpā līdz sirdī. Vēl vienreiz pastiepsimies ar ieelpu un izāpā. Paldies, ka piedalījies šajā nodarbībā. Mans iekšējais es sveicināt tavu iekšējos. Novēlu skaistu turpmāko dienu vai vakaru. Namaste! Tiekamies jau nākamajā nodarbībā. Čau!